Līdz būs. Laura Aldera uzvar pār TTT junioriem. Cik grūti nāca šī uzvara? Īstenībā diezgan grūti, jo, kā jau visi zina, iepriekšējās spēles mums nebija īpaši sekmīgas. Bet šodien mēs parādījām diezgan normālu spēli, vismaz sametām pār 80 punktiem. Tādā garā turpināt, bet tas nebija viegli. No malas skatoties, masas un auguma pietiek, spēks arī. Varbūt tas ātrums vēl nav komandai. Nav vēl ātrums, mēs vēl neesam saspēlējušās. Mēs vēl katru, tā teikt, velkam deķīt uz savu pusi, bet es domāju, ka uz priekšu ejot laikam, es domāju, ka mēs to pieslīpēsim un katrā gadījumā būsim daudz labākas. Kāds vispār sajūtas tagad spēlējot Latvijā? Īstenībā, manā gadījumā man nav viegli spēlēt Latvijā. Es nezinu, esmu pieredzi drusciņi pie savādāk spēles stila. Es vēl mēģinu iekļauties kā šeit, jo pēdējo reizi spēlēju bija pirms kādiem 5 gadiem. Un tad mums bija pavisam cita komanda, mums bija Anita Brice un viņa spēle nokārtoja. Tagad šeit ir tā, ka drusciņi savādāk. Bet treneris Vīnbergs jau tāpat labi zināms treneris un tādā ziņā nav grūti. Nē, viņš ir zināms, bet laiks iet priekšu un arī cilvēki mainās un ir drusciņi savādāk, Bet, protams, treneris pazīstams un tādā ziņā nav problēma. Kā ir treniņu process vai pietiek treniņu skaits un apjoms? Es katrā gadījumā vēl eju no rītiem pats individuāli trenēties un Dzer elektrolītu dzēriens un es pats vēl piestrādāju pie tā, lai es būtu formā. Un tavuprāt, kas vēl komandai tieši būtu jāuzlabo tuvākajās spēlēs, lai jau iegūtu ritmu? Pagaidām mums ļoti liels problēmas sagādājas saspēle. Mums tieši nav, kas ieviešu kārtību laukumā, mums ir ļoti liels bardaks, un ja mēs to visu bardaku sakārtosim pa plauktiņiem, viss būs kārtībā. Mums pagaidām tā, ka visi negluži baidās no bumbas, bet apmēram, ja man nav bumba, tad man nav problēmu. Tagad būs tā, ka viss būs sakārtot pa plauktiņiem un būs sakārtot saspēle, viss būs kārtībā. Mums ir gari spēlētāji, mums ir ļoti liels perspektīvas. Tu esi arī spēlējusi Spānijā kādu laiku, un tagad tur ir arī vairākas meitenes, kas spēlē, ko viņām gribētu pateikt šobrīd? Viņām, Ditai un Zanei, neko lai veicās spēlēs. Spānijā jau vispār ļoti labs līmenis un ļoti labs spēļu praksa, tā kā lai viņi sev parāda no labākās puses un, kas zina, varbūt būs nākamgad pirmā līga Spānijā. Lai veicās meitenēm. Paldies! Paldies!